Zane Klābere gūst pirmos vārtus Zviedrijas 2. divīzijā, virslīgas 2. kārtā pie uzvarām tiek Rubene un RSU. Burgdorfas Wizards izstājas no Šveices kausa izcīņas. Esiet sveicināti, Florbola draugi! Jūs klausāties Florbola News W podcastu un tuvāko minūšu laikā mēs atskatīsimies uz nedēļas notikumiem sieviešu florbolā gan Latvijā, gan pasaulē. Piektdien savu pirmo spēli Zviedrijas 2. divīzijā aizvadīja Zane Klābere un viņas pārstāvētā Krasstadens IBK Oskarshamn, kas savā laukumā ar 8-6 pieveica Bornholmas IK komandu. Spēles pirmā trešdaļa padevās veiksmīga, jo pēc pirmajām 20 minūtēm mājnieces atradās vadībā ar 2-1. Turpinājums bija vēl labāks. Krasstadens florbolists panāca 6-1, taču līdz pārtraukumam viesu komanda 2 vārtus atguva. Neliela intriga bija saglabājusies maču pēdējās 20 minūtēs, taču uzvara netika apdraudēta, un gala rezultātā Krasstadens IBK Oskarshamn izcīnīja uzvaru ar 8-6. Zane Klābere šajā spēlē guva 1 vārtus, panākot 7-4. Nākamā spēle Krasstadens IBK Oskarshamn aizvadīs 6. oktobrī, viesos tiekoties ar Ingolstadt Vaksjo 0-8. Nedēļas nogalē Latvijas čempionāta sieviešu virslīgā tika aizvadītas 2 spēles. Sestdien Rubene savā laukumā ar 13-1 sagrāva Ķekavas Bulldogs, savukārt svētdien RSU viesos izcīnīja pārliecinošu uzvaru pār Florbola klubu Ķekava ar 9-1. Lai rezultāts bija iespaidīgs 13-1, nebūtu neatbilda reālajiem spēles ritējumam. Cīņa bija visnotaļ līdzīga, ko pierādīja metienu attiecība. Pirmajā periodā 11-11, savukārt otrajā periodā 15-10 Rubenes labā. Tiesa kocēnieces daudz labāk prata realizēt savas vārtu gūšanas iespējas, pēc pirmās trešdaļas atrodoties vadībā ar 4-0. Otrā perioda pirmajā pusē Rubene guva vēl 2 vārtus, panākot 6-0. 31. minūtē Bulldogu rindās izcēlās Edīte Ozoliņa, tomēr mājnieces atbildēja 4 reizes, savukārt maču pēdējās 20 minūtēs Sintīs Banas sargātajos vārtos ielidoja vēl 3 bumbiņas – 13-1. Rubenes treneris Jānis Dains pēc spēles bija apmierināts ar rezultātu. Viņš atzina, ka komanda bija ļoti labi pastrādājusi treniņos un noskaņojusies spēlē. Sākumā kocēnieces spēlēja ar 3 uzbrukuma trīniekiem un 2 aizsargu pāriem, taču vēlāk pārgāja uz cīņu pilnās 3 maiņās, jebkura no maiņām spēja gūt vārtus, pēc spēles sacīja Dainis. Ja par pirmo spēli var kaut ko iebilst, tad par otro spēli jebkādi komentāri ir lieki. Kā jau tas bija paredzams, RSU pēdējā spēlē pirms došanās uz Zviedriju, kur norisināsies čempionu kauss, rādīs savu vislabāko sniegumu. Jau no pirmajām minūtēm students kontrolēja mača gaitu pirmajā periodā, panākot 3-0. Otrās trešdaļas pirmajā pusē Ķekavas vārtos ielidoja vēl 3 bumbiņas, tomēr īsi pirms pārtraukuma Florbola kluba Ķekava jaunpienācēji un fintu meistari Monika Džigure guva savus pirmos vārtus virslīgā. Neskatoties uz to, viesu komanda atbildēja vēl 3 reizes, izcīnot uzvaru ar 9-1. Florbola kluba Ķekava uzbrucēja, aizsardze un jaunpienācēja Liljāna Jakovicka, neskatoties uz nepatīkamo rezultātu, bija apmierināta ar savas komandas sniegumu. Viņa sacīja, ka ķekavietes nospēlēja aizsardzībā ļoti labi, taču vajākās standarta situācijās pieļāva rupjas kļūdas. Jakovicka apgalvoja, ka tas ir tikai sezonas sākums un cer, ka turpinājums būs labāks. Piebildīšu, ka video savilkumu no spēles starp Ķekavu un RSU jūs varat noskatīties mūsu YouTube kanālā youtube.com/florbolnewsw. Dianas Isjomins pārstāvētā Burgdorfas Wizards aizvadīja 2 spēles pret Zug United, abās piedzīvojot zaudējumus ar 5-8 un 1-2. Līdz ar to burgdorfietis izstājās no Šveices kausa izcīņas un ASML līgā šis jau bija 3. zaudējums pēc kārtas. Isjomina kopumā abās spēlēs izcēlās ar gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli.
Nākamais mačs Burgdorfas Wizards komandai paredzēts sestdien viesos pret FB Riders TBR, kas sīvi pacīnījās ar pērnās sezonas čempioniem Piraņa Kūru, zaudējot vien pagarinājumā ar 5-6. Spēles sākums 21:00 pēc Latvijas laika. Tas arī viss, ko vēlējāmies pastāstīt. Vēl tikai nedaudz pastāstīsim par to, kas paredzēts šajā nedēļā. Šotrešdien Zviedrijas pilsētā Umejā sāksies 2012. gada čempionu kausa izcīņa. RSU savu pirmo spēli aizvadīs 15:00 pret Zviedrijas IKSU. Tāpat turpināsies sieviešu virslīgas čempionāts. 7. oktobrī 13:00 FK Ķekava pie sevis uzņems Kocēna Rubeni. Zane Klābere turpinās cīnīties Zviedrijas 2. divīzijā, tiekoties ar Ingolstadt Vaksjo 08, savukārt Isjomins Burgdorfas Wizards mērosies spēkiem ar FB Riders komandu. Paldies, ka klausījāties, lai jums veiksmīga šī nedēļa! Visu labu!